Pavisam drīz rudens pelēcību nomainīs balta sniega sega un ļaudis steigs rūpēt Ziemassvētku dāvanas. 8 Rēzeknes novada izglītības iestādes jau sākušas gatavot pārsteigumus, ko saņems dažādu Eiropas valstu skolas un bērnu dārzi. Silmolas pamatskolas izglītības iestādes vecākās grupas audzēkņi gatavo dažādus dekorus. Vieni šuj, citi griež, bet vēl kāds gatavo aukliņu, lai rotājumus var iekārt eglītē. Ko tu tagad tur dari? Ko tu jau uztaisīji? Egli. Kas bija jādara, lai uztaisītu tādu egli? Šūt, pēc tam ielikt vati, pēc tam tavas strīdumiņus un šeit no apakšas sašūt. Надо засунуть такую зеленую. Sākumā te vajag apšūt, tad vajag ielikt tādu zaļu un pēc tam piebāzt ar vati. Kā tev izdevās? Skolotāji nedaudz palīdzēja. Vadītāja piedāvāja to projektu, mēs labprāt piekritam. Ideju meklējam internetā, domājam kaut ko interesantu, bet lai bērni paši varētu tikt galā. Izdomājam tādu tehniku, figūras formas tās jau izdomājam paši. Katra izglītības iestāde uzņēmusies pagatavot 30 dāvanas, un tikpat daudz sūtījumu tiks gaidīti arī no citām valstīm. Silmolas pagasta bērni zina, kur nonāks viņu meistardarbi, tādēļ dāvaniņas gatavo ar īpašu rūpību. Citi bērni tāpat kā vienmēr, citi ļoti cenšas, bieži uzprasa, uz kurām valstīm, un mēs te runājam, rādījām uz globusa, kurās ir tās valstis, kur mēs sūtīsim tās dāvanas, un tagad viņi ļoti gaida, kas atnāks mums kādas dāvaniņas. Mūsu dāvaniņas sūtīts mums Franciju, Vāciju un citām valstīm. Mēs vēl šūsim eņģelīšus un eglītes, lai pēc tam tos sūtītu citiem bērniem. Dāvanu apmaiņas projektu Rēzeknes novadā koordinē Eurep Direct, Austrumlatgales informācijas centrs, un kopā projektā piedalās 240 izglītības iestādes no dažādām Eiropas valstīm, un ikvienā skolā šogad būs īpaša svētku egle. Mēs gribam cerēt, ka projekts nebeigsies ar Ziemassvētku dāvanu sūtīšanu, Ziemassvētku dāvanu saņemšanu. Mēs gribam cerēt, ka skolas, kuras ir sūtījušas dāvanas dažādām Eiropas Savienības skolām, mēģinās uzturēt kontaktus un mēģinās veidot savus mazos projektiņus. Mēs domājam, ka atrodasim šeit sev draugus Eiropā un sūtīsim informāciju par savu iestādi. Domāsim pēc tam varbūt kaut kāda projekta cita piedalīties kopā jau ar draugiem. Projekta dalībnieki uzskata, ka šīs dāvanu apmaiņas projekts dod iespēju skolēniem, vecākiem un skolotājiem ne tikai uzlabot svešvalodu, ģeogrāfijas un vēstures prasmes, bet arī padomāt par cilvēkiem, kas dzīvo citās valstīs.